Man jūra nevisai, godīgi sakot. Es ar saknēm nāku no Sēlijas. Es esmu ezera cilvēks. Man jūra ir par lielu, par aktīvu. Tur ir pārāk daudz enerģijas priekš manis. Bet mēs attīstamies katrs savā veidā, vai pilnveidojamies, vai maināmies. Tad tā jūra drīzāk mani maina. Viņa paplašina mani kaut kā, manu to esību. Mēs atrodamies Pitragu pieturā. Sākotnēji tā bija 3 pāru tāda komūna, un tas, kas šeit notiek, tā dvēsele šeit, kas ir iedibināta, un kā viņi jau tagad redz, tas viss ir lielākoties Paules sasniegums. Bet tā ir drīzāk tāda cilvēka tikšanās vieta, kur iespējams papļāpāt, iedzert kādu burbuļu dzērienu un ļoti garšīgu ēdienu, cenšoties izmantot vietējās izēvielas un vietējo cilvēku darba spēku. Šeit ir gan sociāli, gan ekoloģiski patvērums šī vieta. Vienreiz ieradās pie mums Made, arhitekti, kas šo paviljonu ir izveidojuši, un viņi mūs kaut kā pārliecināja par atbildību pret vietu, materialitāti, vidi, cilvēkiem, kas te dzīvo, atmiņām, vēsturisko kontekstu, saimniecisko kontekstu, un respektīvi daudzas šķautnes šai vietai piemīt. Mēs veicām diezgan nopietnu izpēti, mēs runājam ar cilvēkiem, gandrīz tāda etnogrāfija līmenī, lai šo vietu saprastu. Tiem cilvēkiem, kas te dzīvo, šī vieta ir viss. Mums tas ir uz laiku. Es aicinātu būt atvērtiem pret tiem, kas nāk uz šīm vietām, un arī būt atvērtiem pret tiem, kas te ir jau dzīvo un strādā, un tiem, kam te ir arī atmiņas. Šeit cilvēki pavadījuši iespējams savus labākos gadus dzīves. Viņiem te ir bijušas attiecības, draudzības, varbūt kāds mīlas romāns, jā. Un tomēr darbs ir kaut kas, kas vieno cilvēks tā kā, cienīt vietu. Tas mans novēlēts.